ka visi, kas dzīvo Latvijā, tie ir gan Krievijas pilsoņi, Latvijas pilsoņi, viņi maksā nodokļi. Un tieši no viņiem nodokļiem izveidojas viss šīs tā summas un budžets ieņemumi. Tātad, Butānkungs, jums nav taisnība, ka mēs nevaram uz viņiem tērēt naudas. Mums pilnīgi to jādara, jo viņi maksā nodokļus un strādā Latvijā. Nē, nu jūs, es domāju, šobrīd ir svarīgi nejaukt. Tātad Latvijas krievi, kas ir Latvijas pilsoņi, ir saņem savas atbalstu. Bet tie, kam ir pastāvīgas uzturēšanas atļauja, un projām 4. kara gadā dzīvo. Maksā šeit nodokļi. Viņi arī strādā par skolotājiem, Tad es atbildēšu, tātad tie, kas joprojām balso par Putinu, un lielākā daļa Krievijas pilsoņu šādi ir Latvijā, tā ir tie dati. Jā, valstī nebūtu jāuztur viņi. Ja viņi valsts apmaksātu, Hipokrāta zvēras nav atņemts, tātad joprojām... Es jūs nepārtraucu. Nu, ir jautājums. Tātad droši pārtrauciet. Saņemt pakalpojumus, bet mums apmaksāt viņu vietā militāriem, bijušajiem okupācijas karaspēka veterāniem, es domāju, tas ir neprāts. Un no šādām lietām ir jāatcerās. Strādā Latvijā un maksā nodokļi, lai jūs varētu pabeigt skolu, universitāti un maksāt par to nodokļi. Mēs nevaram radīt agresoru valsts pilsoņiem privileģētāku situāciju. Paldies.